Marta Andersone 366. Dienišķā māksla. Marta Andersone dzimusi Rīgā 1984. gadā, kopš 2006. gada dzīvo Skotijā. 2003. gadā pabeigusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolu, iegūstot ilustratoru diplomu, studējusi psiholoģiju Hailandas Universitātē. Māksliniece ir Ojāra Vācieša un Ludmilas Azārovas mazmeita. Par savu mākslas ieceri Marta raksta. 2024. gads iesākās ar apņemšanos. Pavisam vienkārši, kā var šķist, zīmēt katru dienu. Vienalga, cik lielu, mazu vai kādā tehnikā, bet katru dienu bez izņēmuma. Nekādu attaisnojumu, nav laika, negribas, man jādara tas, šis. Es tā pati sev teicu. Pašā pirmajā dienā paņēmu kartīti, uzzīmēju mazu mošķīti un publicēju sociālajos tīklos ar domu, ka publicēšana man palīdzēs pieturēties pie sava solījuma. Nākamajā dienā sniedzos pēc vēl vienas mazas kartītes, kā man šis izmērs iepatikās kompakts un tāds, kuram neko daudz nevajag, lai to aizpildītu, bet tajā pašā laikā gana vietas smalkām detaļām, ja tādas vēlos. Un kā man patīk smalkas detaļas. Pēdējā gada diena likās kā finiša līnija maratona beigās. Bija prieks to beidzot redzēt, bet vēl lielāka laime bija par padarīto. Par to, kādu ietekmi šis ceļojums ir atstājis uz mani un citiem, kas atrada laiku sekot šim manam ceļojumam līdz katru dienu. Mana māksla ļāva citiem pasmieties, apdomāties, nesapratnēs kurināties, skumt un varbūt pat dusmoties, bet varbūt tā arī kādu iedvesmoja. Gadu Marta Andersone katru dienu zīmē kartītes un tās atceļo uz Ojāra Vāciešu muzeju īpašā laikā, kad iezīmējas dzejnieces un tulkotājs 90 gadu jubilejas pasākumu gads. Mīļie ciemiņi, man prieks ar jums visiem satikties šajā ļoti īpašajā dienā Ojāra Vāciešu muzejā. Gribu teikt, ka šī Martas izstāde priekš mums arī ir ceļš, jo tā ir mūsu muzejā trešā Martas Vācietes, tagad Andersones personāla izstāde. Tā ir dienas grāmata. Un Ojārs Vācietis, draugi, ir sacījis, man citas dienas grāmatas nav, jāieraksta viss te dzejā. Ludmila Azārova raksta, par dienas grāmatu nevarēja būt ne runas, un tomēr ik pa brīdim rakstīja dienas grāmatu tādā vai citādā veidā. Marta arī nav varbūt raksta dienas grāmatu, bet šeit mēs arī redzam vienu viņas gada grāmatu. Tas arī ir ceļš gada garumā, un visi varam viņai sekot. Sveiciens ģimenei un Martai šajā dienā. Un sveiciens šīs izstādes kuratorei Dacei Zālītei, kurai es nododu tālāko vadību. Marta, vispirms es gribu tev teikt, tu patiešām esi šodien ļoti mīlēta, redzēta, sajusta. Mēs visi sūtam Marta tev sveicienu. Mēs esam laimīgi, ka tu ar saviem brīnišķīgajiem darbiem mums padara dzīvi krāsaināku, skaistāku, priecīgāku. Mēs varam uz dzīvi paskatīties arī ar humora aci, arī ar kaut kādu zināmu
paradoksu, tie darbi uzlādēja. Tie darbi vienkārši cilvēku elektrizēja un ļoti, ļoti gribējās padarīt šo izstādi gan ne tikai pieliktu pie sienas, bet arī ļoti augstā, perfektā mākslinieciskā kvalitātē. Un šeit mēs redzam, pirmais darbs ir dzīvības koks, dzimtas koks, ko Marta ir šādi te interpretējusi, un katrs mēs varam padomāt, ko nozīmē šī līnija, kas ir varbūt mazliet pārauta, bet tomēr koka vainags ir zaļojošs, tāpat kā Ojāra Vācieša un Ludmils Zārovs 6 mazmaz dēli. Te nu tās lapiņas ir. Mēs solamies šos darbus mīlēt un rādīt cilvēkiem un, protams, stāstīt par tevi. Vārdu dodu tavai skolotājai. Esmu ļoti pārsteigta par tavu krāšņo vārda vizualizāciju, jo katrs tavs mazā dienas grāmatas skicīte ir tā kā vārda vizualizācija. Gan ironiskajā, gan diezgan smagi filosofiskā. Tad lūdzu vārds mammai. Nu, Martas talantu būtībā es pamanīju jau kādos 2 gados, jo viņa grieza kartiņas tik perfekti. Visas puķītes un cilvēciņas, zvēriņus 2 gadu vecumā. Mums mājās ir ārkārtīgi daudz tie zīmējumi, es nezinu, varbūt tāda kaudzes sakrājusies, jā, mēs viņu glabājam. Marta visā bija klātesoša, Marta speciāli arī, teiksim, pat bija modelis savam plakātam, varētu teikt, liela tāda līdzjušana un līdz klātbūtnei. Un tad arī mūzika, ko mēs pašreiz dzirdam, tas nav skonto radio vai kaut kas nejauši neizslēgts. Tā ir Martas Spotify mūzikas liste, kuru Marta klausījās tās dziesmas, kad viņai vairs nebija tā kā impulsa, ko atkal šodien zīmēt, tad viņa ķērās pie labas, kā jūs dzirdat, rock mūzikas. Drusku pietrūks, ka nevar tev pakasīties, jo drusku pa tālu dzīvo. Paldies par šitiem skaistiem zīmējumiem. Arī no Ojāra Vācieša pietrības. Tā, paldies! Tātad izstāde ir atklāta.